Labdien! Katru gadu Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija rīko tā saucamās advokātu dienas. Advokātu dienas ir tās dienas, kad jebkurš var saņemt konsultāciju par sevi interesējošu jautājumu pie atbilstoša advokāta, kurš šajā te nozarē vēlas jums sniegt šo te konsultāciju bez maksas. Tas ir, respektīvi, tā ir konsultācija bez maksas. Ir konkrēti advokātu loks, kur piesakās šiem te advokātu dienās, un šogad tie ir pēc mana aprēķina 69 advokāti no kopumā 1300, ja tas ir ļoti niecīga daļa, bet šie advokāti zinām, pieejami, un jebkurš, kurš vēlas, var pieteikties pie šī advokāta un saņemt atbilstošu konsultāciju. Kā to izdarīt, kur atrast atbilstošu advokātu, to es jums arī tūlīt parādīju. Un tā, lai atrastu šo vajadzīgo advokātu, kurš ir pieteicies, ir izteicis vēlmi sniegt šīs te bezmaksas konsultācijas, jūs jāiet advokatūra.lv mājaslapā, atverās šāda te skaista mājaslapa, un šeit stūrītī ir atsauc uz advokātu dienām. Klikšķinām uz šo te stūrīti, un te mēs ienākam sadaļā advokāti, kas sniedz konsultāciju. Šeit mēs jau redzam, šeit ir advokāti, te ir pēc kārtas, ja. Bet, lai mēs atrastu vajadzīgo advokātu, piemēram, pilsētā, paņemsim Liepāju, piemēram, ja. Mēs Liepāju vēlamies, vai jums Liepāja ir kāds advokāts, kurš sniedz konsultāciju, mēs iekrušķām Liepāju un uzstaidzām meklētāju un skatāmies, jā, ir 2 advokāti, kas sniedz Liepājā, ja, Liepājā konsultācijas, konkrētos jautājumos, konkrēti Viktorija Borina sniedz 3 jautājumos konsultācijas, īpašuma tiesības, krimināltiesības, mantojuma tiesības, un sniegšanas konsultācijas datums ir 18. marts. Bet, ja mēs vēlamies arī saņemt kaut kādā specifiskā nozarē šo te konsultāciju, mēs varam ieklikšķināt piemēram, uz šīm te tiesībām, kur šeit ir dažādas tiesības. Pastīsimies tādu ļoti specifisku tiesību nozari kā satversmes tiesas process. Ja. Uzklikšķinām šeit, uzspiežam meklētāju, un mēs redzam, te ir advokāts Erlēns Baļķins, tas esmu mēs, jā, arī sniedz konsultāciju šajā jautājumā, jā, bez šī jautājuma es sniedzu arī konsultāciju arī citos jautājumos, šeit mēs redzam, jā, šos te, un arī satversmes tiesas procesos sniedz konsultācijas vēl 3 advokāti, ja, teiksim, Gads Gailums, Normunds Šlitke, mans kolēģis, kurš bieži sastapies satversmes tiesā tieši, un Sanda Lubgane. Tad, lai sazināties ar advokātu, mēs redzam šo te laiku, piemēram, es sniedzu konsultācijas tikai vienā datumā, tas ir 19. marts, no 10:10 rītā līdz 8 vakarā. Šeit ir mans tālruņa numurs, tā ir maziņa neprecizitāte, 3 vietā bija jābūt 2, es jau palūdzu kolēģijai izlabot šo te kļūdu, jā, un tad cerams, ka būs beigās precīzi, jā. Un konsultācijas es sniedzu 3 veidos, pa tālruni, caur video caur WhatsApp vai video caur FaceTime. Ja? Un šeit ir tās nozares, kurās es sniedzu konsultācijas, civiltiesības, konkrēti īpašumtiesības, īres tiesības, īres un mājokļu tiesības, krimināltiesības, liettiesības, saistītiesības, maksātnespējas process. Un kaut kādu pieredzi esmu gūs arī satversmes tiesas procesos, konkrēti 2 reizes 2 dažādās lietās piedalījies, 2 reizes uzvarējis valsti, varbūt kaut ko varēšu arī palīdzēt, ja jums nepieciešams. Tad, ja kāds vēlas, jūs varat pieteikties pie atbilstoša advokāta, ja, atbilstošā zinātnē, konkrēti man labāk pieteikties ir caur e-pastu, šeit ir e-pastiņš man, ja, varat pieteikties un viss. Tā, cerams, ka jūs varat vienreiz gadā saņemt sev atbilstošu konsultāciju pie atbilstoša advokāta. Es jau skatījos, tur ir pieteikušies uz konsultācijām, ir arī ļoti labi advokāti, pameklējiet, atrodiet, un saņemiet atbilstošu konsultāciju. Paldies! Līdz nākamajai reizei!